Kā tas nākas, ka tu no aktiera esi palicis jau par vadītāju? Tas korelē ar notikumiem dzīvē, respektīvi ar to, ka es esmu jau 2 bērnu tētis. Apsveicu tevi. Paldies, un es gribēju satikt savus bērnus. Jo esot tikai aktierim, tāda iespēja gandrīz vai nav, vai ļoti maza. Mēs esam no rīta līdz vakaram mēģinājumos, un pēc tam vakaros izrādēs. Un tad es domāju, ka es varētu satikt savus bērnus tikai no rītiem. Tad es viņus satiktu no 7:15 līdz 15:09. Tajā posmā tur brokastis, sataisimies, ejam uz dārziņu. Jo pēc tam viņus izņemtu kāds cits, gulēt noliktu mamma, ja man būtu vēl izrādes, atnāk mājās viņi jau guļ. Un tad es teorētiski, ja es strādātu tādā režīmā, kā es strādāju pirms tam, tad es savus bērnus nesatiktu principā. Un tāpēc, ņemot vērā, ka man tas ir ļoti būtiski, es savu dzīvi mēģināju sakārtot tā, lai man tas work-life balance izdodas šāds, ka es varu spēlēt vienu jauniestudējumu gadā teātrī, paņemt kaut kādus projektus, darbiņus, bet sestdien būt ar bērniem.